Ikdienā mēs bieži izmantojam aptuvenus skaitļus, nevis precīzi, piemēram, sakot, apmēram 10 eiro, tā vietā, lai nosauktu precīzi 9,97 eiro. Kāpēc tā? Jo dažkārt precizitāte nav tik svarīga kā ātrums un vienkāršība. Šo vienkāršošanu sauc par noapaļošanu. Noapaļošana ir skaitļa aizstāšana ar citu, vienkāršāku skaitli, kas ir tuvāk sākotnējiem. Aptuvena vērtība nozīmē tūs cipars precīzajam skaitlim, bet vienkāršāks. To izmanto, lai veiktu ātrus aprēķinus galvā, salīdzinātu skaitļus, novērtētu rezultātus, kad precizitāte nav tik būtiska. Noapaļojot mums talkā nāk noteikums mazāk, vairāk par 5, tas nosaka, kad noapaļo svarīgi skatīties uz nākamo ciparu aiz noapaļojumās vietas. Piemēram, visi cipari, kas mazāk par 5 var tikt noapaļot uz leju, šādi. Un visi cipari, kas ir lielāki par 5, var tikt noapaļot pieaugošā to vērtībā, lūk šādi. Izpēti likumsakarības. Lūk daži noapaļošanas piemēri no ikdienas, rūpīgi tos izpēti, vēlāk būs darbs patstāvīgi. Ko mēs uzzinājām? Noapaļošana palīdz izmantot aptuvenus skaitļus, kas ir vienkāršāki un ātrāk lietojami. Noteikums – mazāk par 5 skaitlis paliek, 5 un vairāk skaitlis palielinās par 1. Kāpēc tas noder? Lai rēķinātu ātrāk, saprastu vairāk un nesarežģītu sev dzīvi, kur to var nedarīt.